Biķernieku trase. Tagad vasaras sākumā visbiežāk ienāk prātā sacensības šajā leģendārajā trasē, bet te jau kādu laiku remonts un sportisti uz laiku pārcēlušies uz citām trasēm Igaunijā un Lietuvā. Visi gan ar nepacietību gaida, kad biķernieki būs atkal vaļā. Braucot pa Biķernieku ielu garām trasei, var redzēt, ka notiek pamatīgi, neredzēti pārbūves darbi, tik pamatīgi, ka jābaidās, kad tas vispār beigsies. Šobrīd ir tātad šī asfalta frēzēšana, asfalta nostiprināšana, tad noslodzes pārbauda, virskārtas izlīdzinošās kārtas uzlikšana un jau, es domāju, ka jau tas varētu būt jūnija vidus pirms Jāņiem, ja, kad šeit jau būs asfalts ieklāts iekšā. Biķernieku trases rekonstrukcija ir nosacīti, izgājusi tādā finiša taisnē ārā, kad praktiski visi lielie palīgdarbi ir pabeigti. Tie palīgdarbi, kas bija nepieciešami, lai trasi varētu sagatavot asfaltēšanai, tad šie neredzamie darbi, ūdens tekņu izbūve, lietas ūdens novadīšanai, kerbu izbūve, krāsošana, ja, kas ir darbības process, jo mums ir 1,8 km jauna kerbi ielikt iekšā. Tas rādīs priekšā to darbu apjomu. Nu, un šobrīd mēs stāvam arī uz tās start-finiša taisnes, ja, un tāpēc var teikt, ka darbi ir nonākuši start-finiša taisnē, ir palikušas 32 dienas, un pēc 32 dienām šeit jābūt visam gatavam, jo jau jūlija 1. sestdienā un svētdienā šeit notiks Baltijas čempionāts autošosejā. Tagad, kad sākta rekonstrukcija, vēl labāk var pamanīt, cik trasei gadu. Vecās lietas pamatīgi kontrastē ar jaunajām, bet jaunās izskatās tik gruntīgas, ka stāvēs vēl vismaz 40 gadu. Var teikt tā, ka viss ir pa kādiem 75% zem tās redzamās virsmas noslēpts. Jā, tā var teikt, ka noslēpts. Jā, un tas pats galvenais, kas ir noslēpts, ko no skatītāju trībīnēm redzēs tikai kā šaura strēmele, tad ir šī te lietas ūdens novadīšanas sistēma, kura agrāk nebija trasē nevienā vietā. Un gadījās tā, ka lietas laikā bija jāpārtrauc sacensības vai jāceļ starts dēļ tā, ka radās peļķis uz trasi un nevarēja braukt. Šobrīd tāda sistēma, tādas lietas vairāk neatkārtosies, jo viss lietas ūdens, kas būs sakrējis uz trases, viss viņš notecēs šādās te lietas kanalizācijas, jeb lietas ūdeņu novadīšanas sistēmās un tālāk iefiltrējās iekšā augsnē. Tagad biķernieki izskatīsies labāk kā daža jauna trase. Būs gan moderni drošības pasākumi, gan vecā labā ainava ar kokiem. Jaunās trases parasti būvē plikās pļavās un tās nepēc kā neizskatās. Biķerniekiem ir savs šarms, kuru parasti vislabāk novērtē cilvēki no citām valstīm. Mēs jau esam pieraduši. Prieks ir par to, ka, teiksim, šo nosacīti 2 gadu pūliņu, 2 gadu darbs beidzot ir materializējies. Noteikti vislielākais prieks man ir par drošības nožogojumu visām drošības sistēmām, kuras ir attiecināmas gan uz braucēju drošību, gan arī uz skatītāju drošību. Tas ir šobrīd šīs trases galvenais iegūms. Aiz šīs ūdens novadīšanas sistēmas sekos šie te pozitīvie kerbi, 80 cm platumā, un savukārt aiz viņiem nāks vēl viens papildus kerbs, ja, tāds saucamais banāns, ja, kurš ir 12 cm, šis profils ir augsts, ja, kurš it kā liedz to iespēju šo līkumu nogriezt braucējiem. Ja. Tad viņiem būs jāsaskarās ar diezgan lielu mašīnas svēršanos un nekomfortablu situāciju. Tagad zālē iebraukt negribēsiet? Nu, zālē būs laikam jābrauc tikai tad, ka patiešām cita ceļa vairs nebūs, vai arī būs tā sanācis. Ja? Bet, teiksim, apzināti, lai varētu uzstādīt labus apļu laikus un ātri braukt, noteikti, ka braukšana pa šādu kerbu un arī pa šiem kerbiem noteikti, ka būs stipri apgrūtinoši. Un tāpēc FIA ir izstrādājis, teiksim, šo kerbu sistēmu paraugus tādus, lai viņi būtu pēc iespējas mazāk izmantojami trases nogriešanai, ja, bet taču, lai saglabātu šo drošību uz trases. Tas tiešām priecē, ka sacensības atsāksies jau nākamēnes. Visi pamatīgie darbi būs paslēpti zem zemes, un redzams būs tikai jaunais asfalts, krāsainās apmales un drošības žogi, bet darbs būs paveikts tāds, ka cerams turēs vēl gadu desmitiem. Īstenībā FIA nereglamentē
tāda lieta, kā kādās krāsās viņiem ir jābūt, ir vienkārši uzrakstīts tas, ka šiem kerbiem ir jābūt labi pamanāmiem. Ja, tātad jābūt spiltiem un labi pamanāmiem. Un, ja mēs paskatāmies, teiksim, kā notiek tas, kā šī krāsošana un šī krāsa, kādas izskatās, teiksim, Eiropas trasēs un tepat tās kaimiņos, tad mēs varam redzēt to, ka praktiski visas valsts ar ļoti nelieliem izņēmumiem krāso šos kerbus nacionālā karoga krāsās. Mēs paskatāmies Igauņos, tur ir tā kā nekur es esmu redzējis, tur ir 3 krāsās, kāds ir Igauņu karogs. Nokrāsot Spānijā ir dzeltens ar sarkanu. Francijā zils, balts, sarkans. Jā, tieši tā. Viņi pat taisa tā kā iekšējos krāso sarkans ar baltu un ārējos zils ar baltu. Ja? Pie mums būs sarkans ar baltu. Ir jau pirmie kerbi jau ir nokrāsot, tad mēs varam redzēt, kādās krāsās viņi ir un cik viņi būs labi redzami gan skatītājiem, gan arī braucējiem. Es domāju, ka jebkurā attēlā un jebkurā televīzijas pārēdē mēs noteikti tā kā atpazīsim biķernieku rasu kā tādu.